Jā, nu, kā ierasts katru pirmdienu, Digitrix ar saviem jaunumiem. Sveiki, puiši! Čau! Kāda noskaņojums? Labs, jā, tāds nogurumiņš pēc nedēļas nodos. Ko es atstrādājāt? Svētdien bijām Baldonē, Riekskalnā, tur bija downhill sacensībās, un mūsu Jānis, viņš arī piedalījās tur. Un kā? Otrie sači. Aha, nu tad jāpaspiež roka, zin kā. Labi, bija normāli, vietējām bijām saģērbušies kā klauni, mums bija propellerīši pie ričkiem pielikt. Tā, ka strādājam vairāk uz to, lai tautai patiktu, kā mēs brauktu. Šodien arī mēs strādāsim uz to, lai skatītājiem patīk tas, ko jūs rādat, un kas tas būs. Mums līdzi ir šitais Fuji aparātiņš, ar kuru vakar Edvards īstenībā safilmēja, kā mēs tur braukājām. Viņš var arī parādīt, kādas tur vakar tādas smukas bietas bija. Jā, labi. Parādīsim varbūt, jā. Tur faktiski priekš. Jā, es sāku kaut kur vidū, jā, sākās. Te es gāju finišā, bet es nebiju izbraucis to finišu pirms tam, līdz ar to. Tā, kur viņš nāk. Re, kur ir? Jā. Tā, labi, vēlreiz. Nu jā, te man tāds sanāca mazliet misēklīts, ka bišķi smiltīgs, jā. Bet ārs bija vienkārši fantastisks. Un, Jā, es jūtu līdzi. Jā, bet toties tā ir slow motion filmēšana. Tas viss īstenībā notika ļoti zibenīgi, bet šeit mēs to redzam 4 reizes lēnāk. Tas arī ar šito mazo fotoaparātiņu bija filmēts. Un viņam ir veseli 120 kadri sekundē. Viņš filmē tā kā ļoti ātri. Te bija pēc tam arī tālēkšanas tādas sacensības, kur var pastīties, kur džekiņi. Šito te efektu parasti izmanto arī kaut kādās filmās, lai akcentētu lietu. Es palasīju, vispopulārākā vieta, kur to izmanto, tas ir sporta raidījumos, kur parasti ir tie palielinājumi. Jo, lai tu var kārtīgi redzēt, kaut kā. Kad bija pēdējais tas kauss, vai ne, Āfrikā, kas notikās tur, tur viņam bija nenormāli daudz tās slow motion kameras, bet tās bija citādāks. Šitā ir no tādas lētākas klases, ko var arī jebkurš pats atļauties. Un to slow motion video, principā var lietot YouTube'ā un tādās lietās, jo viņam tā izšķirtspēja nav Full HD, bet ir, teiksim, 120 kadriem sekundē, 640, 480, kas principā ir parastais YouTube tāds formātiņš. Un ieliec un priecājās, tur var pliķēt viens otram pa sevi, mētāt olas un visu kaut ko var darīt. Kā tad šodien jūs darīsiet? Nu, šodien man te draugs Rihards atnācis līdzi, kurš pamētās flipus, bet to mēs darīsim otrajā reizītē. Kad es paspaidīšu podziņus, pafilmēsim 120 kadru sekundē, 240 kadru sekundē. Un to visu var izdarīt datorā, jā? Nē, to izdarīt fotoaparātā. Izdarīt ar šo fotoaparātā uzstāda režīmu, ar kādu tu gribi filmēt, vai viņš ir vairāk kadru vai mazāk. Un pēc tam arī datorā skatoties, tev jau viss ir palielinājumā. Vai lielākā vai mazākā, tas atkarīgs no režīma. 240 kadru sekundē, tas sanāk 8 reizes palielinājums. Tas ir tā kā mēs redzējām, jā? Nē, tas bija 4 reizes. Šitais bija 4 reizes, jā, tas bija 120, bet 240 tas ir vēl 2 reizes lēnāk nekā tas. Tā, lai saprastu, parastā bildē ir apmēram 24–25 kadri sekundē. Šitajā ir 120, tā kā viņš daudz vairāk spēja vienā sekundē informāciju ierakstīt. Nu ko, tad ķeramies pie lietas? Mums vajadzēs to vietiņu. Jā, nu... Ar modi gan tagad nerunāsim vairāk, bet par video, par slow motion pafilmēsim. Modi nefilmēsim slow motionā, jo tas varētu izskatīties. Kad viņas ir tās modelis lēni tā apmēli. Kad krīt, es redzēju, ka modelis iet un dažreiz viņas netiek galā ar tiem papriešiem. Bija viens video, kas bija ļoti slavens kādu laiku YouTube, kur tā modeli krīt, un tad bija uztaisīts tā, ka viņas vairākas reizes krīt. Krīt un piezemējas un atsparās un uzlido gaisā un viss notiek. Viss notiek. Jā, bet nu šodien neko tādu mēs nerādīsim. Ko mēs tagad darām? Nu, mēs filmēsim ar šo lūk te aparātiņu, vai ne? Fuji Film HS10. Palīdzēs Rihards. Rihards varētu atnākt. Mēs noiesim kaut kur lejā, lai viņš varētu kaut ko traku padarīt. Droši, jūtaties kā mājās. Jā, lieta ir tāda, ka te ir daudz iespējas, kā var uzlikt kamerā, varbūt var parādīt, kāda viņam te ir izšķirtspējas un kāda tie frame ratiņi ir. Mēs varam 240 kadru sekundē, mēs varam ar 480, varam arī 1000, bet tā izšķirtspēja ir tik maziņa, ka nav vērts. Tad mēs pirmā nofilmēsim uz 120 kadriem sekundē. Tā, no augšas varbūt nometīs sarāvnieku lītos. Tagad man arī kaut kas jādara. Tev ir jāmet salto. Ok? Sarunāts. Tā, gatavsies, jā? Es varbūt no otras puses paņemšu, jo tad tu būsi ar seju pret mani. Tagad. Tā, ok. Mēs arī būsim fonā. Aiziet, numēt.
Olā! Un galvenais, ka cepuri paliek galvā. Tā, šitais mums 120 palika, un toties es uzlikšu uz 240 kadriem sekundē, kas, kā jau teicu, ir kāds 8 reizes palēninājums, vai ne? Tā, metīs rondāt saltā, laikam. Da, es no augšas paņemšu. Tā, šitā, te lūk, esi kadrā, jā. Ok, jāiziet. Pām! Baigi klabi, gar grīdi izlidoja. Paspēj nofilmēt. Cerams, ka gaiši. Atnāc šeit uzmet, tad vienkārši saltā to tas paņemsim vēl vienu 120 kadru sekundē. Tā, ok. Nu, vienkārši saltā, zini, cik tas vienkārši vai ne ir. Tā, aiziet. Tas ir pārāk daudz uztraucies par cepuri. Bet tas būs viss redzams, kā viņš uztraucās. Ok, nu es domāju, mēs pēc tam ielādēsim tagad datorā to visu un pastīsimies pēc tam arī šo skaisto funkciju. Kas ir CSI 30-kārtīgs pazulmiņš. Nu ko, tad es jums tagad dodu, kāds 10 minūtes laika. Jā. Un tikmēr ātras ar ziņām. Jā, tikmēr mācies saltā. Jā. Jā, tātad slow motion bija tas, ko jūs šodien centāties uzfilmēt, vai kaut kas sanāca? Sanāca labi. Cepuri arī palika Rihardam galvā, vai ne? Jā, kā to mēs redzējām. Vai mēs varam kaut ko paskatīties? Jā, kur ir video mums uz ekrāna. Spiežam play, un kur te viņš met to flipiņu pavisam tā lēnām tā. Kā redzējām dzīvē, tas notika žig, žak. Jā, ka nāk varēja nofilmēt un paskaties. Jā. Baigā lieta. Bišķi platums ir. Lieta tāda, ka, ja mēs filmējam vēl, šitais bija 120 kadri. Ja filmējam 240, tad vēlamies apgaismojums ir kaut kur dienā, kad ir riktīgā saule. Kad mēs rādījām no zvēru tos visus video, tie bija 240, tad saule bliež no tāda gaisma, ka riktīgi labi var paņemt. Rekur ir baigi tumšs. Un vēl ir tāda lieta, ka mēs ar aci mēs neredzam to, kā mirgo gaismu, bet redz, ja filmē 8-kārtīgā palielinājumā, tad mēs redzam to frekvenci, kā mirgo gaismu. Saule nemirgo. Arī interesants īstenībā efekts. Nu tāds efektiņš, jā, interesants. Vēl viņam ir tāda lieta kā 30-kārtīgs zooms, kur mēs nofotografējam Valteru, kaut viņš to nemaz neredzēja. Tūlītās mēs redzēsim, kā tas izskatās. Varam vaļā. Nu, varēs vaļā. Konvies tā. Rekur ir tāda lieta, ka šitais ir tālu, tad mēs piezumojam 10 reizes, un tad mēs piezumojam 30 reizes. Mēs varam izspiegot kaimiņus, ja mēs dzīvojam blokmājās, vai ne, kur ir tie logi, un kādam naudiņu nesanāk, tiem, teiksim, aizkariem, tad mēs varam viņu fočēt. Un taisīt pat visādas video, mēs arī varam filmēt, kur viņi... Izspiegot kaimiņus. Tāda lieta. Nu, labs aparāts, un tiešām var atļauties arī cilvēki tādi. Tādi cilvēki, kuriem nav tik daudz naudas. Labi, paldies jums šodien. Laiks mums ir tik ir, bet visu šo informāciju noteikti Digitrix LV mājaslapā varēs atrast, ne? Jā, būs par šo Fuji aparātu un vēl par dažiem citiem. Labi.